Nu, čau, čau, mani mīļie, 12. augustā. Nu, un šodien tad vēl visvairāk ir vaļā šie lauvu vārti. Pēdējā diena, nu, apskatīsimies, kas vēl pa vakardienu ir sadarījies. Nu, vispirms jau vakar no rīta mēs jau konstatējām, ka te visi mākoņi, cik nu viņi bija, tik bija sakoncentrējušies. Te gandrīz Latvija, Igaunija un bišķi uz augšu. Nu, un kā redzams, pa dienu vēl pēc grafiku laika, tātad te ir 2-3 stundas tālāk, nu, tie mākoņi joprojām ir šeit un diezgan daudz. Nu, un vēl 1:30 pēc grafiku laika parādās mākoņi arī, kā saka, pie Anglijas, Īrijas, Francijas, kaut kur Āfrikā, un lielākā koncentrācija, nu, vēl ir šeit. Nu, te vēl kaut kur varbūt, ka Rīgai vēl un augšpusē Latvijai. Nu, te ir pie mums zināmā ezera, Ženēvas ezera, atkal tūmā notikusi zemestrīcīte. Un interesanti, ka vakar viena no spēcīgākajām zemestrīcēm 5,2 magnitūdas bija Marianu salu ieplakas rajonā. Tas arī mēs zinām ir otrs interesantais objekts, kur gaismas spēki, nu, teica, ka vēl šogad pastrādās. Nu, skatīsimies. Mazais krāsainais grafiks joprojām ir košs un krāsains. Šis grafiks joprojām mums spēlējās ar mums, ja? Un te ir Kanādas grafiks, mazais, ka līdz 50 Hz, kuram te vakar dienas laikā sāka mainīties fona krāsa. Tātad atkal kaut kas notika. Nu, te arī dienas laikā tas foniņš tur tā interesanti mainās. Nu, un te ir mūsu pats pirmais lielais Itālijas grafiks, kas vakarā 4, 6, kaut kur ap 5 uztaisīja vienu bums, nu, līdz kaut kādiem 300-400 herciem sarkans, bet nu vibrācijas skrien pāri. Nu, un tas vēl izrādās nebija viss, bija vēl te vairāki, kā saka, vibrāciju tādi interesanti uzplaiksnījumi. Nu, un te jau jūs redzat, ka tās vibrācijas, viss ir gaišs fons un viss vibrācijas skrien pāri 15,000 herci. Nu, ja te ir 4, tātad līdz 2, nu, te vēl no 10 līdz 2 arī vēl kaut kas notika. Nu, tā, draugi mīļie, tā ka viss jau notiek. Saules grafiks te mums vakar vienā brītiņā ir pazudis, te ir caurums pie caurumu, kā jūs redzat. Nu, tas arī nozīmē, ka kaut kas ir, nu, te pēc dažām stundām. Otrs galds grafikam arī atradās. Nu, te kaut kas pa nakti 3 ir bijis interesants, ka visi grafiki ir palikušies, tā teikt, stāvus gaisā. Un ja te bija līdz šim brīdim gandrīz ļoti normāls, bet pie tam caurums arī visos. Tas ir vakar ap 4. Nu, tad te jau sākas interesantas kustības, ja? Nu, tā, draugi, paskatīsimies, kas notiek šorīt mums ar grafikiem online. Un tā. Skatāmies, ko mums saka negaisi šajā brīdī. Saka, ka Anglija, Īrija, šis rajons ir, nu, ļoti košās krāsās, tur kaut kas liels notiek. Nu, un tā Latvijai pāri gandrīz vai Latvijas karoga krāsas, ja nu krāsas ir, tad bišķi attiecība proporcija nav īsta, bet citādi jau vēl viss notiek. Nu, te jūs vēl redzat beigas tam, ko es jums rādīju prezentācijā. To jau jūs redzējāt. Nu, un te vakarā un šorīt no rīta, kā jūs saprotat, te viss vēl notika.
Nu, tā, draugi mīļie, tā kā, nu, te viss notiek, viss uzbuļo un vārās. Nu, te arī varam redzēt, ka ir vairākas aktivitātes bijušas. Nu, te grafiks līdzīgs, kā es jums rādīju jau, ja, nu, tāds viņš visu laiku ir vairāk vai mazāk krāsains, bet tāds viņš ir. Nu, un ik pa laikam foniņam parādās kaut kādas krāsītas. Zeltenie aizskari mums ir sen jau pazuduši. Te ir viss praktiski mierīgi, sarkani aizskari arī pazuduši. Lielais grafiks strādā, pārmaiņas no zaļa pārējot uz zilu un atpakaļ no zila uz zaļu, nekādu diži lielāku krāsu variāciju, nu, te pēdējās dienas laikā neesmu redzējusi. Nu, šis grafiks, to es jums jau tikko prezentācijā rādīju, viņš jau vakarā bija, nu, un jūs redzat, kā tas ir tas, ko es saucu, ka grafiks aizgāja galīgi, ļoti. Vibrācijas ir tādas, draugi mīļie, ka aparatūra, kas strādā ar šiem grafikiem, neiztur. Vienkārši vainu vienā vai otrā, tātad vai nu no satelītiem raidot uz leju, vai uzņemot no zemes raidītāju uztvērēju vai raidītāju, jā, pareizi. Un vismaz viens no aparātiem nestrādā. Nu, un te nu jūs redzat, kā tas izskatījās pa dienām, un te nu vēl ir pa stundām. Tā kā, draugi mīļie, vibrācijas ir, nu, es negribu teikt baisas, bet ļoti spēcīgas. Nu, te ir it kā viss ir mierīgi, arī viss ir mierīgi. Nu, un šis mums jau ir Kanādas grafiks. Viss jau ir atpakaļ tādā vieglu zaļganā tonītī, ja nav vairs melns, kā te bija vairākas dienas pēc kārtas. Un te vēl arī izskatās, ka kaut kādas tumšākas švīkas parādās pa vidu. Nu, lielais Kanādas grafiks arī mums ik pa laikam šo te foniņu, nu tā interesanti, kā mazi nogriež vienu un sāk nākamu. Nu, te ir ļoti mazas vibrācijas. Saulīte. Oh, saulīte strādā. Tiksim arī līdz tam grafikam. Bišķi atjaunojam pēdējās dažas stundas, 6, te viss ir mierīgi. Te visa vakardiena, šodiena, nakts, viss ir ļoti mierīgi. Tik knapi kaut kur, kā saka, snīpīti parāda M līmenī, un saulīte izliekās, ka ir mierīga. Kas tur patiesībā notiek, nu to mēs vairāk te pēc grafikiem redzam, bet jūs zinat, pēc pasaciņām, kādas vibrācijas nāk. Tās šeit parādīt nevar. Nu, te pat lielāki caurumi, ne tikai mazāki. Wow, kas te notiek līdz 7. Līdz skatīsimies stabiņus atsevišķi. Te nu kaut kas notiek. Jā, beidzot arī kādā grafikā kaut kas parādās. Nu, un šis grafiks jau arī ir interesants. Vēl 10. vakarā, pusnaktī, nu tad te ir lieli caurumi un nesaprotams, kas tas ir. Nu, tad te kaut kas atkal parādās pēc 4 bišķi mierīgāks. Nu, te arī pēc šī grafika var saprast, draugi mīļie, kā notiek ļoti nopietni procesi. Un magnetosfēra beidzot mums ir ļoti spēcīga.
Tā, nu ko, esam gatavi? Tā vēl ir vakardiena, 11. Bet arī jau bišķi vairāk nekā te bija prognozēts, jau saslējās, ja, tātad divi zaļi, oranžs, dzeltens. Nu, un te jau solīja, ka te varētu būt līdz pat sešiniekam šajā grafikā. Nu, skatīsimies. 1, 2, 3. Oh, te arī ir līdz septītniekam, te ir līdz sešiniekam, no tad te bišķi mazāk kaut ko sola. Te vēl bija divi dzelteni. Nu, draugi mīļie. Nu, dod, nu, vienreiz ir kas. Nu, un te nu mēs arī redzam, ka, nu, vienreiz ir. Un te ir arī septītnieks, tātad magnētiskā vētra sākas ar piecinieku, tā ir G1 līmenis magnētiskajai vētrai, bet tā jau ir vētra. Sešinieks ir G2 līmenis un septītnieks ir G3. Un te nu ir sasniegts arī septītnieks. Nu, ko mīļi, mums tikai vēl vienu reizi pēdējā gada laikā ir bijis kaut kas lielāks. Un tad arī mēs zinām, ka bija pasacījums, kas stāstīja, kas viss ir izdarīts. Tāpēc te nu arī procesi lauvu vārtos notiek lieli. Un ja mums 7. datumā bija vibrācijas, tātad pirms lauvu vārtiem, ko mēs grafikos pamanījām, nu tad tagad 11. jau pēc lauvu vārtiem, nu kaut kādas jau cita līmeņa aktivitātes ir nonākušas uz zemes. Tā kā gaidīsim pasaciņas, skatīsimies, kas mums te viss notiek. Bet nu pat process sāk notikt interesanti. Tā, saulīte. Aizvakar te vēl bija tie divi radziņi, vakar te viss vēl bija ļoti, ļoti mierīgi. Nu, un te pāris reizītes M līmenī deguna pabāze, tas arī viss. Nu, grafiks, šeit aktivitāte ir bišķi mazāka nekā bija vakar. Vakar te bija sarkanāks, bet tas ir saprotams. Un te tomēr ir diezgan liela aktivitāte šeit uzrādīta intensitāte. Tā, filmiņas man vēlreiz apskatīsimies. Tikko vēl nebija. Nu, tas ir tas, ko es jums vakar rādīju. Nu, te nu zemestrīces arī ir interesantas. Pietiekami daudz. Bet es varbūt arī sakrājies pie ilgāku laiku esmu. Nu, te arī varētu būt pie Ženēvas ezera. Ap šo vietu viņš arī ir. Tā vēl gan ir Itālija, varētu arī. Viens komats 2. 1,2 magnitūdas. Nu, skatīsimies kartē, kas notiek, ko mums rāda. Nu, ir arī tuvu pie šī te ezera atkal kaut kas noticis. Tā, zemestrīces 24. Ļoti normāli. 5,1 Grenlandes jūra, 5,0 Čīle, 5,2 Mariana ieplaka, tas, ko es jums jau rādīju prezentācijā. Un tas arī ir viss no tādām lielākām. Tā kā zemestrīces šobrīd ir salīdzinoši maz.
Nu, arī savs prieciņš. Tā, šeit Tomska. Absolūts mieriņš vakar un šodien te kaut kādas astītes un tikai astītes. Jā, tā tad 11. no rīta mēs vakar vēl redzējām bija 51. Un te ir vēl vakardiena 51 un visa vakardiena, visa šodiena ir, nu, praktiski uz nulles, es gribētu teikt. Tas arī, draugi mīļie, vai jūs saprotat, ir pilnīgs absurds, ko te rāda. Tā, un vakar jau man parādīja arī 9. augustu. Nu, 8. tieši pašos lauvu vārtos bija vismazākais, nu 9. tajā vien bišķi atkal uz augšu. Bet atkal ir jautājums, kur notiek lielākie procesi, vai tas notiek pie saulītes, un tālāk mums šīs dažas dienas nāk enerģija uz leju, kad mums viņi ir jāsāk aprabēt, jāsāk pielāgoties šai jaunajai enerģijai un visam tam jaunajam, kas tiek sūtīts. Nu, tad ir uz Zemes šīs enerģijas maz lietiņi piekustinātākas, bet enerģijas joprojām ir daudz, te ir virs 200 gadiem augšā, tā ka, draugi mīļie, viss notiek. Un uz šīs skaistās nots es varu jums novēlēt tikai un vienīgi gaišu smaidu sejā un gaišas domas galvā. Tā!